Šodien medicīnā pacienta un mediķa attiecības tiek raksturotas kā partnerība. Ja kādreiz vēl vairākas dekādas iepriekš mēs mēdzām novērot situācijas, kad mediķis bija tādā varbūt vadošā lomā un tas, kurš bieži vien nosaka vai viedokļu līderis nosaka to, kāda veida ārstniecība pacientam būs un kādas rekomendācijas ir jāizpilda, tad šodien mēs jau mūsdienu medicīnā mācāmies partnerību. Un šo partnerību, protams, var iemācīties vai realizēt tikai tad, ja tiešām pacients ir iesaistījies un arī ir izglītojis par savu veselības stāvokli un dara visu iespējamo, lai šo veselības stāvokli uzlabotu. Un šeit, protams, ļoti liela loma ir jau sākot no agras bērnības, ar to, kā ģimene iesaistās un māca bērniem pašiem arī savu veselības aprūpi, gan to, vai skolās mums ir veselības mācība vai saturs, kas palīdz stiprināt šīs zināšanas. Un noteikti tas ir arī iestādes līmenī jautājums, cik pati iestāde uzņemas rūpes un atbildību par savu pacientu izglītošanu un zināšanām. Bet noteikti nevar būt tāda situācija, kad mēs vienkārši pieprasam pacientam būt zinošam un neko neesam lietas labā darījuši, lai tas notiktu. Ja? Līdz ar to es teiktu, ka, lai mēs sasniegtu šo partnerību un lai mēs sasniegtu iespējamību kopīgi pieņemt lēmumu ārstniecībā, pacientam ir jāizglītojas un pacientam ir jāinvestē laiks zināšanu apguvē par savu veselības stāvokli. Pētījumi un arī labā prakse liecina vismaz pasaulē, ka jo zinošāks ir pacients, jo viņš ir motivētāks un ar izpratni lielāku izpilda rekomendācijas ieteiktās. Attiecīgi viņš sasniedz labākus klīniskos rezultātus. Un līdz ar to es domāju, ka medicīnā vienīgais mērķis ir sasniegt labākus klīniskos rezultātus. Tāpēc, protams, vienmēr būs izņēmuma gadījumi. Ja? Vienmēr būs agresīvāki pacienti, vienmēr būs nepiekāpīgi un tādi, kas noteikti nebūs tik līdzestīgi, kā mediķis ekspektētu. Bet tie vienmēr būs izņēmuma gadījumi, un es vienmēr aicinu raudzīties uz sabiedrību, tomēr skatoties nevis uz minoritātēm, bet skatoties uz grupām, uz pacientu organizācijām, uz cilvēkiem, kas iesaistās un ir gatavi sadarboties. Situācijās, kad pacients ir verbāli vai fiziski agresīvs, te vajadzētu uz šīm situācijām paraudzīties uz 3 soļiem, vai tie ir notikuši līdz brīdim, kamēr šī agresijas izpausme ir sākusies. Pirmais ir slikto ziņu pavēstīšana, pateikšana ir ļoti populāra metode Spike, saucās pasaulē. Es zinu, ka arī bērnu slimnīcā ir notikušas personāla Spike apmācības. Un tas nozīmē to, ka mediķis iemācās slikto vēsti, negatīvo ziņu pateikt, respektējot gan vidi, kurā tā tiek pateikta, gan intonāciju, gan saturu, kas tiek pateikts, gan arī attālums līdz pacientam, kurā viņi atrodas. Noteikti ir svarīgi, ka nav viss koncīlijs, piemēram, 7 līdz 12 cilvēki pret vienu personu. Ir ieteikums, ko psihologi iesaka, ka tik ģimenes locekļi vai pacients kopā ar ģimenes locekļiem, cik viņi tur ir, tik jābūt arī pretī ir personālam. Un ja viņš ir viens, tad vajadzētu tai sarunai notikt 1 pret 1. Ir būtiski arī šīs sarunas laikā ieturēt pauzes vajadzīgās un pajautāt cilvēkam, pabrīdināt, ka mums, diemžēl, ir sliktas ziņas, vai viņš ir gatavs tās uzklausīt. Ja? Ir jādod cilvēkam iespēju nedaudz sagatavoties. Un tas ir numur 1. Numur 2, ja šī agresija sāk izpausties, tad sevišķi Covid laikā man kolēģi Amerikā stāstīja, ka ļoti izteikti pieauga agresija tieši no pacienta puses. Un arvien vairāk arī Eiropā par to runā, un arī Latvijā kolēģi to atzīst, ka tiešām tā tas ir bijis. Un
Ir zināms, medicīnā ir tāds termins zilais kods. Tie, kas skatās seriālus par medicīnu, būs piefiksējuši, ka ir tāds blue code. Un tas nozīmē to, ka ja slimnīcas teritorijā kāds ir bez samaņas vai kādam ir palicis slikti un nav saprotams, vai viņš ir bez dzīvības pazīmēm vai ar nelielām dzīvības pazīmēm, tad attiecīgi šis cilvēks, kas atrodas klāt šai personai, zvana uz reanimāciju vai intensīvo terapiju un saka zilais kods un visas instrukcijas attiecīgi kolēģi ierodas un sniedz pirmo palīdzību. Šāds kods tika radīts jau daudzus gadus atpakaļ, bet tieši Covid laikā tika aktualizēts Amerikā Purple Code, jeb violētais lilā kods, kas nozīmē to, ka ja es kā slimnīcā strādājošs darbinieks, jebkurš darbinieks, gan administratīvs, gan ārstniecības, ja es pamanu, ka pret kādu manu kolēģi ir uzsākta verbāla vai fiziska agresija, es momentāli atstāju to, ko es daru un iesaistos un palīdzu šim kolēģim. Ja? Tātad 2 pret 1, lai nebūtu 1 pret 1 šajā situācijā. Tas ir otrs solis, un trešais iestādēm vajadzētu apmācīt savus darbiniekus tieši deeskalācijas soļus. Tajā brīdī, kad šī agresija jau notiek, tad parasti ir 8 līdz 10 soļi, kas ir atkal jāievēro, lai mēģinātu deeskalēt šo personu. Un ja visas šīs 3 lietas nav nostrādājušas un persona joprojām ir agresīva, tad, protams, ir jāglābjas kā var un sev jāpalīdz, mēģinot gan saucot policiju, gan mēģinot izvairīties no situācijas, kaut vai bēgot, bet noteikti nav pieņemama agresija un attaisnojama nekādā veidā. Protams, no pacienta redzesloka mēs gribētu, lai mediķis man velta tik daudz laika, cik man vajadzīgs, vai ne? Bet, protams, ka realitāte ir pilnīgi citādāka. Un šo problēmu, es teiktu, ka tā ir problēma, jā, jo laiks tiešām visbiežāk nav pietiekams, un ja ir tiešām jaunas veselības problēmas, ja ir jāizglīto pacients, tad šīs 15-20 minūtes kopumā nav pietiekamas, lai izstāstītu visu informāciju, nodot visu informāciju pacientam. Sevišķi, ja ir kāda nopietna saslimšana vai jauna hroniska saslimšana. Tāpēc pasaulē jau ir radīti diezgan veiksmīgi risinājumi. Un man ļoti patīk, atkal man jāpiemina Amerika, bet tā, diemžēl, vai par laimi ir vismaz šāda, ir paraugs visai pasaulē, un Eiropa varbūt nav tik attīstīta vēl šajā ziņā. Bet Amerikā ir izveidotas tādas tā kā digitālas sistēmas jau gatavas, kuras var jebkura slimnīca īrēt. Un, piemēram, ja es kā pacients atrodos palātā, tad vai nu man ir TV ekrāns pie sienas, kur es varu atrast vajadzīgo informāciju, visu par manu diagnozi, jo šī aplikācija ir savienota ar manu personīgo informāciju, kas ir hospitālajās informācijas sistēmās iekšējās slimnīcas. Un, attiecīgi, ja es, Vita Šteinā, esmu ar tādu un tādu diagnozi tur piefiksēta, tad manā ekrānā būs atrodama pilnīgi visa informācija, kas man par to ir jāzina. Sākot ar ārstniecību, ar izmeklējumiem, ar manu dienas plānu, kāds ir paredzēts, ja, man ir tiesības zināt, kā man tiks palīdzēts, ja, un arī, kas man tiešām ir jāzina, arī par medikamentiem, kas man tiks doti, ir būtiski, ka es visas blaknes un riskus varu izlasīt tieši sev ērtā laikā. Un ir zināms, ka slimnīcā tie, kas stacionārā pavada cilvēki, viņiem tiešām ir diezgan daudz brīvā laika, un ja mediķis redz, ka pacients ir izlasījis, pacients ir veltījis to laiku un noskatījies to izglītojošo video, viņš jau var nākt ar pilnīgi cita veida informāciju un daudz strukturētāk vadīt šo sarunu un atbildēt uz jautājumiem, kur ir. Tas var būt ne tikai TV ekrānā, tas var būt arī aplikācijas veidā caur pacienta portāliem, ja tādi ir, un tas var būt arī mobilā vienkārši planšetē, kas uz statīva tiek iedota pacientam, lai viņš iepazītos ar šo informāciju. Un tad ir pilnīgi cita veida atkal sadarbība. Šo visu mums nav neviena šķēršļa, lai mēs šo arī ieviestu Latvijā. Virkne ieteikumi ar komunikācijas metodēm, kas palīdz gan veiksmīgāk 20 minūšu laikā strukturēt saziņu ar pacientu, gan arī, ja ir noticis kāds nevēlams gadījums vai neapmierinātība izteikta,
vai ir nepatīkamas vēstis jāpasaka, arī tās ir atsevišķas metodas, soļi, kas ir jāievēro šajā sarunā. Nu, es teiktu, man viena no visiecienītākajām metodēm ir AIDET. Tā sastāv no 5 soļiem, kas ir tik primitīvi, brīžiem šķiet tik primitīvi, bet tik ļoti daudzi mediķi, diemžēl, savas rutīnas dēļ pat šo primitīvos soļus neievēro komunikācijā. Un pirmais nozīmē acknowledgement, kad es paskatos vispār cilvēkam acīs un ar savu sejas izteiksmi parādu, ka es esmu piefiksējis, ka viņš ir ienācis pa manām durvīm iekšā, ja, pie manis kabinetā. Otrais ir, es iepazīstos, pasaku, kas es esmu un ko mēs tagad darīsim un uzklausu šo cilvēku. Trešais ir duration, kas nozīmē, īstenībā duration ir, teiksim, ilgums vai laiks, kas ir ļoti būtisks bieži vien pacientiem, sevišķi jaunajiem pacientiem stacionārā, kas tikko ir ienākuši. Tad, kad es kādreiz analizēju arī sūdzības slimnīcās, tad tā ir viena no biežākajām sūdzībām, ko var pamanīt, kā cilvēks nezina, cik ilgi viņš varētu būt slimnīcā, cik ilgi jāgaida ir uz pirmajiem analīžu rezultātiem, kad varētu notikt kaut kāda informācija skaidrāka piegādāta pacientam, ja? Vai viņš vispār, kas ar viņu notiks tālāk un tam līdzīgi. Un šī neziņa ir īstenībā smacējoša pašās pirmajās dienās, tāpēc, ka parasti cilvēks neplāno ierašanos, ja vien tā nav plānveida kaut kāda, protams, pasākums, tad neplāno. Tev ir jāzina, kas notiks ar tavu ģimeni, kurš paņems tavus bērnus no dārziņa, ja? Kurš dosies uz dārzu, ja ir ražu paredzēts novākt, ja? Vai sarunātājs autoservisā mašīna, kurš to visu tagad izdarīs. Un bieži vien medicīnas darbiniekiem nav laika šādās kategorijās domāt, un mēs uzskatām tā, ja tu esi pie mums slimnīcā, tad pakļaujies visiem mūsu šobrīd noteikumiem, tad, kad tev varēs atnākt to izmeklējumu veikt, tad arī mēs tev to 3 minūtes varbūt pirms tam paziņosim, vai arī uzreiz paziņosim un tūlīt tev aizvedīsim uz izmeklējumu. Ja? Un šis duration ir ļoti, ļoti svarīgs tajā pirmajā sarunā ar mediķi, lai mēs apmēram ieskicējam, jo to apmēram mēs varam pateikt, ka šīs analīzes parasti gatavas ir 36 stundu laikā, ja? Tik daudz mēs to varam izdarīt. Un tad seko izskaidrojošā daļa, ja? Un, protams, noslēdzam vienmēr mēs ar latviešiem ļoti neraksturīgo pateicību. Ja? Un es vienmēr, kad mācu arī kolēģis komunikācijā ar pacientiem, šī tieši sadaļa ir vissmagākā. Ja, mēs nesaprotam, par ko mums pateikt tam cilvēkam paldies, ja? Bet mēs viņam varam pateikt paldies par to, ka viņš vispār ir atnācis uz vizīti. Ja? Mēs varam pateikt viņam paldies, ka viņš bija tik labs sadarbības partneris vizītes laikā un tiešām labus jautājumus vērtīgus uzdeva. Ja? Mēs varam par daudz ko viņam pateikt paldies, un ja mēs to izdarīsim, cilvēks aizies ar daudz pozitīvāku noskaņojumu, ja? Un viņam būs labvēlīgāka attieksme arī pret nākamo saskarsmes cilvēku. Ja, kopīga lēmuma pieņemšana, tas arī ir jau tāds termins iesakņojies mūsdienu medicīnā un tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem, varbūt tādiem sadarbības punktiem vai rezultātam, kuram būtu jābūt. Es teiktu, ka kopīga lēmuma pieņemšana, tā ir sava veida cieņa. Protams, kopīga lēmuma pieņemšana ir iespējama lielākoties tikai hroniskas slimību ārstniecības gadījumos. Nekad tas nenotiks akūtu vai neatliekamos gadījumos. Tur, protams, mediķis strādā pēc vadlīnijām, algoritmiem un neviens nevienam neko nejautā tajā brīdī. Bet, ja ir tiešām nopietnas izvēles, šie medikamenti vai tie, jo no vieniem var būt diezgan nopietnas blaknes, ja ir izvēles par ārstniecības procesiem, kas var ļoti būtiski ietekmēt gan tavu vizuālo izskatu, gan ķermeni, gan amputācijas un tā tālāk, tad lēmumam ir jābūt kopīgam, viennozīmīgi. Mēs šobrīd sabiedrībā un nozarē diskutējam par to, vai kopīga lēmuma pieņemšana var notikt ar pusaudzi, sākot no 14 gadiem. Ja? Es domāju, ka mums viedokļi atšķiras, daudziem viedokļi, sevišķi juristu pārstāvjiem. Bet kopumā es domāju, ka viens, kas ir strādājis slimnīcā, arī bērnu slimnīcās, tieši ar hroniskiem pacientiem, piemēram, tiem pašiem onkoloģijas pacientiem, ja, un sadarbībā ar pusaudžiem var teikt, ka viņi nav vairs bērni,
Jā, viņi ir tiešām jau nobrieduši, pieauguši cilvēki, kuri skatās diezgan reāli uz savu veselības stāvokli un ir gatavi bieži vien iesaistīties vairāk varbūt nekā vecāki. Līdz ar to es teiktu, ka tā kopīgā lēmuma pieņemšana, viņa notiks agri vai vēlu un kļūs arvien biežāk sastopama arī Latvijā medicīnā. Mēs dzīvojam vienotā pasaulē, un tas jau notiek citviet. Līdz ar to es domāju, ka šo jomu mēs noteikti sasniegsim arī šeit Latvijā arvien vairāk un vairāk. Kopumā pasaulē tiek izšķirti 2 veidi sūdzībām. Latvijā mums ir tikai viens termins. Angliski tas ir complaints and grievances. Complaints ir tāda tā kā iebildumi, neapmierinātības izteikšana. Un tiek mācītas daudzas komandas slimnīcās un vispār jebkurā ārstniecības iestādē nevis ļaut eskalēt jebkuru iebildumu līdz tai oficiālai sūdzībai, bet tūlīt pat palīdzēt uz viņu reaģēt un lai tas nenonāk līdz oficiālai sūdzībai. Angliski ir termins service recovery. Latviski mums ļoti grūti iet ar tulkojumu. Mēs varam minēt, tas ir kaut kas tā kā situācijas atrisināšana uz vietas ar labvēlīgu iznākumu, ja tā var teikt. Un tas nozīmē, pirmais solis šim ir, ka nepai garām, neatstāji šo cilvēku, kurš tieši tavā klātbūtnē teici šo iebildumu, izrādīja šo neapmierinātību, neatstāji viņu vienu. Tu vari nezināt, kā to atrisināt, tu vari pats to neatrisināt, bet ja tu strādā slimnīcā vai ārstniecības iestādē, neatkarīgi no sava amata, tev ir jāpauž atbalsts tam cilvēkam, kas tajā brīdī ir nonācis kaut kādā neapmierinātā situācijā. Ja? Un tu vari viņam pateikt, ka tu tūlīt nodosi ziņu nākamajam cilvēkam, kurš palīdzēs atrisināt to jautājumu. Situācijas eskalējas tikai tad, ja mēs uz viņām nereaģējam. Un bieži vien mēdījos izskan ļoti nepatīkamas situācijas, kuras mierīgi varēja atrisināt vēl slimnīcā esot. Ja? Bet, diemžēl, tas rada iespaidu par visu veselības aprūpi kopumā, un tas nav, protams, patīkami. Analizējot komentārus, piemēram, no pacientu pieredzes aptaujas, kas Latvijā ir ieviesti jau 40% slimnīcu, mēs redzam, ka vairāk nekā 70% no visiem komentāriem ir pozitīvi. Cilvēki ir ļoti priecīgi, pateicīgi personālam, kas par viņiem rūpējas. Ja? Un, ja mēs domājam ja mēs attiecinām tikai šos mēdījos negatīvos izskanējušos gadījumus uz visu veselības aprūpes nozari, tas ir absolūti nepareizs priekšstats. Ja? Mums ir daudz vairāk pozitīvie gadījumi, par kuriem mēs īstenībā pat neuzzinām. Ja? Un otra sadaļa ir šie tiešām oficiālās sūdzības, kuras pēc starptautiskiem standartiem klasifikātori vienmēr tiek analizētas, tā vajadzētu būt lielajās slimnīcās, katrā ziņā tā ir, un kurām tiek sekots līdzi, un tās problēmas, kas liecina par sistemātiskām problēmām, šīs sūdzības, kas ir uzrakstītas un ir tiešām sistemātiskas un regulāras slimnīcā, tām vajadzētu tikt atrisinātām. Slimnīcu vadībai, valdei kopā ar ārstniecības personālu un administratīvo vadību ir jāsako līdzi, lai viņas tiek novērstas un atrisinātas. Statistika rāda to, ka oficiālajās sūdzībās praktiski laikam komunikācija un informācijas trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šī sūdzība tiek uzrakstīta. Un, ja mēs ar digitālajiem risinājumiem palīdzētu atrisināt šo ārstam nēsošo laiku, vai ļoti saspringto laiku, tas ļoti daudz ko mazinātu tieši. Vēl var ļoti iesaistīt tiešām pasaulē labi strādā, un man ir prieks, ka Latvijā sabiedrība jau ir tik nobriedusi un sāk parādīties arī šie brīvprātīgie, kas iesaistās arvien vairāk un palīdz cilvēkiem orientēties teritorijā. Ja? Sniedz kaut kādu primāru informāciju, ja kaut kas ir nepieciešams. Ir arī koordinātori ar gan medicīnisku, ārsta palīga izglītību, gan arī izglītības māsas ir, kas ļoti daudz informāciju var tiešām palīdzēt nodot pacientam, bet kas ir tiešām būtiski, lai tā informācija ir efektīva, lai viņa ir vai nu rakstīta, vai nu elektroniska vai papīrā, bet lai pēc iespējas mazāk ir jātērē laiks vienam un tam pašam teikumam, pasakot viņu mutiski. Ja? Tas ir skaidrs, ka tā ir ļoti neefektīva komunikācija.
Ārstam, tas, kā var tiešām pasargāt ārstniecības iestādes savus darbiniekus, ir izglītot tieši ikvienu. Īstenībā visi tie saucamie frontlineri, ja visi tie, kas ir pirmie, kas sastop pacientu, bieži vien ir visneapskaužamākajā situācijā. Un tie ir, piemēram, klientu apkalpošanas speciālisti. Viņi ir tie, kas ir pirmie, kas saņem šo agresiju visbiežāk. Ja? Un ļoti bieži pret ārstu ir kaut kāda tāda lielāka bijība pacientiem. Viņi pat neaiziet tur un savu agresiju tik daudz neizrāda, cik cilvēkiem sastaptajiem pa ceļam pirms tam. Ja? Līdz ar to gan klientu apkalpošanas speciālisti, gan ik viens, kurš ir saskarsmē ar pacientiem, viņiem ir jāiemācās deeskalācijas soļi, kā sevi pasargāt un kā mēģināt atrisināt šo situāciju. Man pašai ir bijusi, es neesmu mediķis, bet man pašai dzīvē vienreiz ir bijusi situācija ar agresīvu cilvēku. Es strādāju slimnīcā administrācijā, kabinetā, un bieži vien kabineti ir tādi šauri, un tas galds, kur tu sēdi, atrodies, ir telpas pašā galā un durvju priekšā. Un man ienāca viens kungs, viņam bija iespēja kaut kā iekļūt manā kabinetā, gan miesas būvēs liels, agresīvs, kliedza uz mani un stāvēja durvīs un pieprasīja to, lai viņa produkts tiktu nodrošināts pilnīgi visiem bērniem slimnīcā, jo šis produkts izglābs viņu dzīvību. Ja. Viņam acīm redzot bija kādi psihiskas dabas traucējumi un par to liecināja gan viņa vārdu krājums, gan vispār kā viņš uzvedās. Un es sapratu to, ka es nezinu, kā rīkoties. Tevi pārņem absolūtas bailes no tā toņa, no tā visas iespējamības, kas tur varētu notikt. Un es jūtu, ka neviens no kolēģiem acīm redzot nedzird vai nav iesaistījies vēl tajā brīdī. Un, protams, ka laiks velkas un ir pārspīlēti lēns tajā mirklī. Un vienīgais, ko es sāku mēģināt darīt, ir patiesībā viņu apmānīt. Ja? Sakot, jā, visu nodrošināsim, viss būs, un man izdevās ar viņu samainīties vietām, ja, un nokļūt pie durvīm, un attiecīgi tālāk jau kolēģi reaģēja un nāca klāt palīdzēt. Bet kopumā tajā brīdī man nebija informācijas, šie deeskalācijas metodas soļi, kas man varbūt būt palīdzējuši, ja tajā brīdī pasargāt sevi vai ātrāk deeskalēt šo agresiju personas. Bet tās ir primāras lietas, un īstenībā es pieļauju, ka veselības nozara nav vienīgā, kur šādas situācijas notiek. Mums visiem darba devējiem, kas ir apkalpošanas sektorā strādājošie, vajadzētu noteikti vienas un tās pašas mācības arī organizēt. Tad, kad pirms daudziem gadiem es pirmo reizi sāku ar mediķiem runāt par komunikāciju, par empātiju kā tādu, ja, cik būtiski ir empātija un ko empātija tieši var palīdzēt, uzlabot saskarsmē, tad pirmie teikumi, ko es praktiski no visiem mediķiem saņēmu pretī, ir, kad mums māca nebūt empātiskiem, lai mēs neizdegtu. Un man nebija atbildes uz šo jautājumu, jo es saprotu, es absolūti saprotu, tu nevari dzīvot katram pacientam līdzi, ja, visa darba mūža garumā, tas tiešām nav iespējams. Un tad vienā no konferencēm, ko es apmeklēju, pacientu pieredzes konferencēm Amerikā, man iedeva atbildi. Es biju ļoti priecīga, un tas ir tas, ar ko es dalos vienmēr un ar visiem. Izšķir vairākus empātijas veidus. Ir emocionālā empātija un ir kognitīvā empātija. Emocionālā empātija ir tā, kad es tiešām ar visu sirdi dzīvoju līdzi šim pacientam, priecājos par viņa atveseļošanos, par viņa panākumiem, un ir ieteikums. Visi pacienti, kuri izveseļosies, kuriem ir labi panākumi, tiem tu drīkst emocionāli dzīvot līdzi. Ja? Jo tas ir tas gandarījums, tā ir tā mediķa motivācija, kāpēc viņš nāk uz darbu, jo viņš ir spējis sasniegt tiešām labus klīniskos rezultātus, un visi ir priecīgi, un rezultāts ir labs. Tur mēs svinam kopā, tur mēs dzīvojam līdzi. Kognitīvā empātija ir tā, kad es sevi aizsargāju, un es neeju ar sirdi iekšā šī pacienta dzīvē, ja es zinu, ka tur nebūs labs rezultāts, un tur, diemžēl, ir paliatīvs vai terminēts šis status. Tajā brīdī es ar savu
izpausmi un ar savu seju un ar savu mīmiku un ar vārdiem, ko es lietoju, es kognitīvi tam pieeju un cenšos vienalga sniegt šo nepieciešamo atbalstu caur teikumu, ko es pasaku, bet es neeju iekšā un cenšos sevi nodalīt nost un emocionāli nedzīvot līdzi šim pacientam. Protams, ir viegli runāt, vai ne, un ikdiena ir citādāka, bet šis man ļoti palīdzēja. Tiešām izprast, kā sevi pasargāt, to es arī vienmēr kā padomu dodu šajās situācijās kolēģiem. Man pašai personīgi ir bijusi pieredze, mēs zaudējām manu jaunāko dēliņu bērnu slimnīcā tieši onkoloģiskas saslimšanas dēļ, un es ļoti labi atceros personāla saskarsmi, un es vairāk par visu novērtēju personālu, kurš dzīvoja līdzi, lai gan es šobrīd saprotu ar prātu, ka tas nebija pareizi, ja, bet viņi dzīvoja līdzi, viņi pārdzīvoja, viņi atbalstīja katru dienu mūsu ģimeni. Un tāpēc saku, cilvēki, kas strādā šajā jomā, manās acīs viņi ir eņģeļi, viņi ir ar nenovērtējamu misijas apziņu, kur viņi gūst spēku, es nesaprotu. Ja? Katrā ziņā mēs tie, kas tam esam izgājuši cauri, to atdevi, ko tu saņem no viņiem, to atbalstu, tas ir fenomenāls, tas ir kaut kas nenovērtējams šeit dzīvē, ne par kādu, ne naudu, ne citās vērtībās izsakāms. Tāpat laikā es saskāros, protams, arī ar attieksmi, kas pat nebija kognitīvā empātija, bet es teiktu, viņa bija ļoti, ļoti nelaipna un nevietā, jā, un pat sāpinoša ļoti. Un šis ir tas, kāpēc slimnīcās ir tik ļoti svarīgi mācīt šo te komunikāciju, jo, ja mēs arvien ļausim personālam paļauties uz savu izpratni, savu personīgo un teikt to, kas man šķiet varētu tai situācijā noderēt, mēs neapzināmies patiesībā, cik ļoti šie vārdi var sāpināt. Piemēram, kā piemēru minējuši, kad nomira mans dēliņš, tajā dienā mēs devāmies ārpus slimnīcas tukšām rokām, nesaprotot vispār, kas tagad notiks, kā mēs tagad tā vienkārši uz mājām aizbrauksim, kā tas tagad tā būs, ja, pēc daudziem mēnešiem pavadītiem. Un viens no personāla mums pateica, jūs jau vēl jauni, varbūt jums meitiņa būs vēl. It kā labi vārdi, vai ne? Bet tajā brīdī tas šķiet tik šausminoši kaut ko tādu dzirdēt. Es negribu meitiņu, es gribu to dēliņu, kas man tikko bija vēl. Ja? Un tāpēc man šķiet tik ļoti būtiski nevis paļauties uz savu izpratni, bet ievērot standarta punktus. Mēs nekad nesakam šo, un mēs vienmēr sakam šo. Un ja, protams, notrāpa un izdodas kādreiz ar kādu humoru dzirksti kaut ko uzlabot tajā brīdī, jo saskan kaut kāds, teiksim, izpratni par humoru, bet tu nekad nezini, vai tu ar to humoru trāpīsi, vai šo savu melno humoru tu tai īstajā brīdī trāpīsi, ja? Lai arī cik tev draugi viņu izprastu, cik tava ģimenes locekļi viņu izprastu, bet es tevi nepazīstu. Es tevi iespējams redzu pirmo un pēdējo reizi, kā es varu zināt, ja tava seja nesmaida, ka šis ir joks šajā brīdī, ja? Un vai medicīnā vispār tajā brīdī, tādā ikdienas saskarsmē jokiem ir ļoti liela vieta. Ja? Protams, ja es iepazīstu, kā tas ir onkoloģijas nodaļā mēnešiem ilgi, jokiem tur ir īstā vieta, ja? Bet es tajā brīdī jau šos cilvēkus pazīstu, ar ko mēs ikdienā sadarbojamies. Ja? Līdz ar to es teiktu tā, ka lai cik tas birokrātiski neizklausītos, bet jo standartizētākas visas procedūras būs, jo komunikāciju mēs apgūsim šādus soļus un ne citus, jo mazāk būs sūdzību un mazāk mēs sāpināsim arī cilvēkus, ar kuriem mēs saskaramies ikdienā. Patiesībā tā formula ir pavisam vienkārša. Ja, mēs visi esam cilvēki. Vienalga, vai mēs rūpējamies par kādu, vai mēs esam tie, par kuru rūpējas. Un veselības nozarē, diemžēl, bet tā ir, labprātīgi neviens pacienta kurpēs negrib būt. Un tāpēc šī cieņa pret personību kā cilvēku ir ārkārtīgi svarīga. Man var būt tāda trauma, par kuru tu pat nenojauti bērnībā, ja? Un man tās bailes būs šausmīgas, un es viņas pat verbāli nespēšu izteikt. Vai mans sāpju slieksnis tiešām atšķirās no manas draudzenes sāpju sliekšņa, kas ir kaut kādās ikdienišķās procedūrās pat saprotams, ja? Un mēs katrs esam atšķirīgs, absolūti katrs esam atšķirīgs. Un ja mediķis vai ārstniecības jomā strādājošais iemācās nenosodīt par to, vai nekaunināt, ja, ka
lieli puikas taču neraud, ja, vai nu, taču visas ir dzemdējušas, visas var to izturēt. Nu, visi šie komentāri, ar ko mēs ikdienā ik uz soļa dzirdam, ja, viņiem nav vietas. Mūsu uzdevums, tie, kas strādā ārstniecībā, ir palīdzēt. Mūsu uzdevums nav nekādā veidā kaunināt. Un palīdzēt, ņemot vērā tevi, cienot tevi kā personību. Un ja mēs to darīsim un ievērosim, man liekas, mums būs daudz patīkamāka saskarsme.